Labdien visiem! Ar tādu mazu un ļoti pieklājīgu 5 minūšu nokavēšanos, pagaidot, kamēr visi tiek pie kafijām, mēs varam sākt. Liels prieks jūs redzēt šeit. Mums ir īpaši liels prieks, tāpēc, ka tikai daļa no jums ir Visma klienti, cik man zināms, un daļa ir pavisam jaunas sejas, un šeit es redzu dažus cilvēkus, ko mēs satikām personāla vadības konferencē, kas bija jauki, un ar vairākiem mēs esam tikušies individuāli. Tā kā es domāju, ka visiem zināšanu līmenis par Vismu ir visiem dažāds, un es domāju, ka mums, bet es ceru, ka mēs kopā iemācīsimies kaut ko jaunu par tehnoloģijām personāla atlases procesam šodien. Programmu droši vien jūs visi esat izlasījuši, sevišķi tie, kas te ilgāk sēdēja. Sākumā es pastāstīšu par pētījumu, ko mēs veicām personāla atlases speciālistu vidū. Pēc tam uzstāsties jūsu pašu kolēģi ar reāliem pieredzes stāstiem par to, kā šis process notiek reālās organizācijās, gan tādās, kur ir jāpieņem daudz līdzīga profila darbinieki, gan tādā kā IT uzņēmums, Visma, kur ir jāpieņem ļoti specifiski darbinieki, kas varbūt nav nemaz tik viegli atrodami. Un noslēgumā man kolēģi parādīs jums sistēmu darbībā. Kādā veidā tad tās tehnoloģijas, par ko mēs šodien tik daudz runāsim, reāli izskatās. Mani sauc Laura Brīvība. Droši vien, ka vajadzēja to sākt, bet tagad jūs zināt, es esmu marketinga un sabiedrisko attiecību vadītāja uzņēmumā Visma Enterprise. Tā kā jau teicu, daļa no jums mūs pazīst ļoti labi, daļa netik labi, tāpēc pavisam īsi es izstāstīšu sākumam par to, kas tad īsti ir Visma. Un tur ir dažas lietas, kas būtu jāzina par Visma. Pirmkārt jau tas, ka Visma nav tikai šī jaukā māja, kur jūs esat atnākuši, kur mēs aizņemam 3 stāvus šajā spārnā, bet Visma ir ļoti liela uzņēmumu grupa ar galveno ofisu Norvēģijā. Visma darbojās visās Ziemeļvalstīs, tātad ir uzņēmumi 9 valstīs, kas kopā nodarbina vairāk nekā 7000 darbiniekus. Un ko tad šie 7000 darbinieki dara, būtu diezgan loģisks jautājums. Nodarbojās viņi ar dažādu IT risinājumu izstrādi biznesa vajadzībām. Tātad mēs gan izdomājam, gan reāli programmējam, gan arī pārdodam un, protams, arī ieviešam un apkalpojam risinājumus, kuru galvenais mērķis ir taupīt organizāciju laiku, ieviest lielāku kārtību, īsāk sakot, nodrošināt efektivitāti. Par Visma Latvijā. Visma Latvijā ir visvairāk pazīstama resursu vadības sistēma Horizon, ko lieto noteikti arī vairāki no jums, jo arī šajā sistēmā ir arī personāla modulis, bet galvenie šie sistēmas lietotāji, šī sistēma ir pamatrīks grāmatvežiem un lielā mērā arī finanšu direktoriem. Savukārt, grāmatvežiem ir savs darba rīks, tas ir ļoti jauki, bet šeit neviena grāmatveža nav, cik neparasti šeit telpā. Tāpēc man tā likās. Ir? Ir? Nē, man milzīgs prieks to dzirdēt. Ja ir kāds grāmatvedis, kuram interesē arī personāla atlases problemātikas, tad tas ir tikai priecīgi un jauki. Jo šodien mēs stāstīsim par jaunāko produktu Visma produktu klāstā, kas saucās Visma EasyCrute. Šis no iepriekš minētajiem produktiem, ar ko mēs esam pazīstami Latvijā, atšķirās ar to, ka tas nav radīts Latvijā. EasyCrute pirms vairākiem gadiem tika radīts Norvēģijā un tiek ļoti plaši izmantots Ziemeļvalstīs un visā pasaulē. Man liekas, Egils minēja, ka viens no klientiem ir pat Hongkongā, pat no Hongkongas. Līdz ar to šeit Latvijā mums ir šī jaukā daļa šo risinājumu pārdot, ieviest un palīdzēt klientiem ar konsultācijām. Šo risinājumu mēs Latvijas tirgo piedāvājam sākot no šī gada, un
process ir bijis ļoti interesants un mums ir bijusi ļoti labas iespējas mācīties par to, kā personāla atlases process notiek izīkrūt tradicionālajās valstīs, ziemeļvalstīs, ar kādiem izaicinājumiem personāla atlases speciālisti saskarās šajās valstīs un kādā veidā tehnoloģijas viņas palīdz atrisināt. Un, protams, par to daudz mācoties, interesējoties un runājot ar personāla atlases speciālistiem, gan tur, cik mums bija šī iespēja, gan šeit, mums radās jautājums, kā tad ir Latvijā? Vai Latvijā ir kaut kādas atšķirības šajā jomā, vai viss ir tieši tāpat kā Norvēģijā, piemēram? Un tāpēc mēs diezgan nopietni pētījām to, kas notiek šeit. Mēs runājām ar personāla atlases speciālistiem no dažādām organizācijām, lielākām, mazākām, no atlases aģentūrām. Un izkristalizējās, protams, dažādas domas, ko mēs gribējām arī pārbaudīt, veicot kvantitatīvu pētījumu. Un šie ir tie pētījuma rezultāti, par kuriem es jums šodien pastāstīšu plašāk, ko mēs iemācījāmies. Kvantitatīvo pētījumu mēs veicām, izmantojot dažādus kanālus. Mūsu esošie klienti saņēma lūgumu aizpildīt anketas e-pastos. Noteikti daudz no jums redzēja sociālajos tīklos aicinājumu piedalīties takas dāvanu kartes izlozē un aizpildīt anketu. Cik liela daļa no jums aizpildīja? Bija. Bija tomēr arī šeit. Mums palīdzēja mūsu partneris CV Online, kas droši vien, ka jums visiem ir ļoti labi zināms, un mēs piedalījāmies arī HR konferencē septembra beigās, kur arī satikām dažus no jums. Rezultātā mēs ieguvām datus, ko bija aizpildījuši 330 respondenti, kas, protams, ņemot vērā kopējo personāla atlases speciālistu skaitu, ir gan reprezentatīva izlase, lai mēs varētu šos pētījumu datus analizēt un izturēties pret tiem nopietni. Kas priecēja, bija pārstāvēti ļoti dažādi uzņēmumi. Nezinu, cik jūs daudz gaismā redzat, bet lielākā daļa aptaujāto uzņēmumu gada laikā pieņem darbā 10 līdz 25 darbiniekus. Bet, gana liels skaits ir arī ar mazākiem uzņēmumiem, vai, ja ne mazākiem, tad vismaz tādiem, kas pieņem mazāk cilvēku darbā, mazāk par 10. Un diezgan daudz bija arī lielie uzņēmumi, kas gada laikā pieņem vairāk nekā 100 darbiniekus. Ko mēs iemācījāmies? Mūsu galvenais mērķis bija saprast, kas tad ir lielākie izaicinājumi personāla atlases procesā, ar ko cilvēki saskarās Latvijā un kas tad ir tas, kas ir visgrūtāk. Un nebija liels pārsteigums, ka 41% dalībnieku kā lielāko izaicinājumu novērtē atbilstošu kandidātu trūkumu. Un tas ir tieši tas, ko mēs dzirdam arī runājot ar cilvēkiem, un tas ir tieši tas, ko mēs jūtam arī mūsu ikdienas dzīvē. Šo kandidātu skaits samazinās un ir jādomā par arvien radošākām metodēm, kā viņus piesaistīt. Gana lielai daļai cilvēku izaicinājums ir arī CV un pierakstu bāzes uzturēšana, kas ir ļoti labi saprotams, ņemot vērā, ka pieteikumu skaits mēdz būt liels, un tie visi ir jāapstrādā un kaut kur jāuztur, kā arī 12% ir minējuši, ka izaicinājums ir atbildes vēstuļu izsūtīšana. To mēs ļoti labi redzam kā problēmu runājot arī ar darba meklētājiem, kuri kā viena no nepatīkamākajām pieredzēm darba meklēšanas procesā min to, ka netiek saņemta atbilde vai nenotiek gan daudz komunikācijas. Un, protams, ir saprotams arī tās otras kurpes, jo šī procesa īstenošana ir gan laikietilpīga un gan izaicinoša. Domājot par izaicinājumiem, izaicinājums zināt, tas ir labi, bet, protams, ka vienmēr ir jautājums, kā tad mēs šos izaicinājumus varam pārvarēt. Un lielākā lieta, kas tos traucē pārvarēt, ir laika trūkums. Lai nu kādas ir mūsu darba spējas vai ienākumi vai kaut kas, vai citas lietas, viena lieta mums visiem ir kopēja. Mums katram ir 24 stundas dienā, un mums katram ir 8 stundu darba diena. Daži no mums pamanās pāris stundas viņai pieķeksēt klāt vai pastrādāt brīvdienās, bet,
grozi kā grib, šīs 24 stundas ir mums visiem. Tāpēc nākamais būtiskais jautājums ir, kā tad mēs sadalām? Kas ir tās aktivitātes, kas mums aizņem lielāku nogriezni no šī laika un kas aizņem mazāk? Un tāpēc tālāk mēs sākām interesēties par dažādām personāla atlases procesa daļām un jautāt, cik daudz laika katra no šīm daļām jums aizņem. Mēs uzdevām jautājumu par 8 personāla atlases procesa soļiem un lūdzām novērtēt, vai jums šis solis aizņem daudz laika, diezgan maz vai maz laika. Šeit es paskaidrošu, slaidos ir redzams, ka ar sarkano ir iezīmētas tās aktivitātes, kas aizņem daudz vai diezgan daudz laika. Tātad sarkanais ir tas, kam mums ir jāpievērš uzmanība un par ko mums būtu vairāk jācenšas samazināt. Savukārt gaišāk zaļais nozīmē diezgan maz un maz laika. Ar ko mums sākās personāla atlases process? Ļoti bieži ir prasība apkopošana un formulēšana. Šajā gadījumā mēs redzam, ka uz pusēm sadalās respondentu skaits, kas to ir novērtējuši kā laikietilpīgu aktivitāti un kā netik ļoti laikietilpīgu. Un tas lielā mērā ir skaidrojums ar to, ka uzņēmumi ir dažādi. Ir uzņēmumi, kam ir jāatlasa daudz līdzīgi darbinieki, un, kā jau es teicu, ir tādi, kuriem jāatlasa maz, bet specifiski. Un, protams, šajā otrajā gadījumā prasību apkopošana aizņem ļoti daudz laika, jo iesaistīts ir parasti ne tikai atlases speciālists. Savu vārdu grib pateikt tiešais vadītājs, savu vārdu grib pateikt vēl kāds vadītājs, un beigu galā tas process aizņem daudz laika, vienkārši tā iemesla dēļ, ka šīs lietas ir jāsaskaņo. Kad prasības ir apkopotas, mums ir jāgatavo sludinājums, kur ir mazliet līdzīgs stāsts, kā iepriekšējā gadījumā ir uzņēmumi, kam ir standarta sludinājums un ar to viss ir kārtībā, bet ir tādi, kuriem tas katru reizi ir jāpāraksta un jānoformē no jauna. Pēc tam, kad sludinājums ir sagatavots, ir sludinājuma publicēšana, ko, kā jūs redzat, vairums respondentu vērtē, ka īpaši daudz laika tas neaizņem, diezgan maz vai maz. Bet papētot šo situāciju tuvāk, izrādās, ka faktiski maz laika tas aizņem personāla speciālistam, tā ir taisnība. Jo personāla speciālista darbs ar sludinājumu publicēšanu ļoti bieži beidzas brīdī, kad tiek nospiesta e-pasta senda poga un aizsūtīts tas biroja administratorai vai marketinga departamentam, kur uzdevums ir šo vakanci ievietot mājaslapā vai ievietot Facebookā vai LinkedInā vai tā tālāk. Un ļoti bieži personāla atlases speciālists ievieto to CV online vai kaut kur citur. Kas nozīmē, ka kopējais laiks, ko organizācija tērē šai aktivitātei, nemaz tik mazs nav. Pēc tam, kad sludinājums ir publicēts, labākajā gadījumā mēs saņemam pieteikumus, un viņi tiek sūtīti uz adresi vakance@organizācija.lv vai kaut kā tam līdzīgi. Un šajā brīdī ir ieslēdzās diezgan liels laika zaglis, kas prasa visus šos pieteikumus salasīt kopā, apkopot, nosūtīt ieinteresētajām personām izvērtēšanai un tā tālāk. Tā kā, atbildi, ka tas aizņem daudz laika, liecina par to, ka ir vērts noteikti skatīties, kādā veidā šo procesu varētu padarīt efektīvāku. Kad pieteikumi ir saņemti, tad ir tāds ļoti vienkāršs posms uzaicināšana uz pārunām, kas daudziem no malas, kas nav iesaistīti atlases procesā, liekas, kas tad tur ir? Piezvanīja un uzaicināja, vai ne? Tas taču ir tik vienkārši. Bet tomēr mēs redzam, ka vairāk nekā puse respondentu saka, ka tas aizņem daudz laika, un mazliet iedziļinoties, tas ir ļoti saprotami, jo ne visus cilvēkus var sazvanīt, tad viņiem ir jāuzstāst, kur viņiem ir jāiet, tad viņi kaut ko nav sapratuši un tā tālāk un tā joprojām. Tā kā arī kopumā šeit ir iespēja šo procesu padarīt efektīvāku. Nākamais solis pārunas un testēšana. Nav droši vien pilnīgi nekāds pārsteigums, ka gandrīz visiem personāla atlases speciālistiem tas aizņem ļoti daudz laika, jo galu galā tas ir tas solis, kurā izpaužās visvairāk jūsu talanti un īpašās spējas un jūsu pieredzi un tas, kāpēc jūs esat tik ļoti īpaši.
Un, protams, ka šis ir tas solis, kurā visticamāk tehnoloģijas neko īpaši daudz jums nepalīdzēs, jo tas vienmēr būs radošs process skatīties uz cilvēku un spēt viņu novērtēt. Protams, ir testēšana, kas ir palīdzīga roka, bet jebkurā gadījumā tas būs tas jūsu cilvēciskā spēja, kas palīdzēs to darīt efektīvi. Tomēr šajā brīdī ir jāsaprot, ka šis ir process, kas paņem daudz laika jums un noteikti paņem daudz laika arī citiem organizācijas cilvēkiem, jo es pieļauju, ka pārunās nepiedalāties jūs vien paši lielākoties. Tāpēc šeit ir diezgan būtisks tas, kas pēc tam notiek ar šo informāciju. Kā viņa tiek apkopota, kā viņa tiek glabāta, jo ļoti bieži jau cilvēkiem liekas pēc šī pārunas procesa, ka es jau visu atceros, man jau ir tas iespējas. Bet, ja mēs paskatāmies pēc mēneša, cik daudz no tā ir palicis prātā. Tāpēc arī šis laikietilpīgais solis, kas ir informācijas apkopošana un izvērtēšana, ir viena no lietām, kam ir vērts pievērst uzmanību. Un visbeidzot, rezultātu paziņošana kandidātiem. Protams, šis ir tikai viens no komunikācijas soļiem. Tas ir tikai tas viens un pēdējais, un tas, kas pilnīgi noteikti nedrīkstētu iztrūkt. Un mēs redzam, ka daļai organizāciju tas tiešām ir laikietilpīgs solis, jo, kā mēs zinām, ir daļa organizācija, kas pūlās un atbild visiem, kas ir iesūtījuši pieteikumus, un ir daļa organizācijas, kas tā arī ieraksta, ka mēs atbildēsim tikai tiem, kurus mēs aicinājām uz interviju. Un tad, protams, šis process varētu būt laiku talpošāks, bet reputāciju graujošāks tajā pašā laikā. Apkopojot to visu, mēs iegūstam tādu jauku, smuku pulksteni vai tortīti vai vienkārši krāsainu apļa diagrammu, kas parāda, kā tad tā mūsu diena vai tā dienas daļa, ko mēs veltam personāla atlasei, sadalās. Un mēs redzam, ka pārunām un testēšanai, protams, ir vairāk laika nekā sludinājumu publicēšanai un tā tālāk. Tomēr, protams, ka tas atšķirās katrai organizācijai individuāli, bet tālākais jautājums ir, protams, diezgan loģisks ir, ko tad mēs ar šo laiku darām? Kādā veidā mēs varam šo laiku ietaupīt un ko organizācijas reāli iegulda, lai to ietaupītu. Un šeit mēs nonākam pie jautājuma un rezultāta, kas parāda vislielākās un vispārsteidzošākās mūsu un Ziemeļvalstu kolēģu atšķirības, jo veseli 64% respondenti ir atbildējuši, ka personāla atlasei netiek izmantotas nekādas tehnoloģijas. Tas nozīmē, ka ja grāmatvežiem ir sava programma vienmēr grāmatvedības veikšanai, tad personāla atlases speciālists ir atstāts, tāds mākslinieks, ko tad viņam vajag, vai ne? Visu taču tāpat var izdarīt. Veseli 15% izmanto tomēr Excel un Google Sheets kā tehnoloģijas, kas, protams, ir labāk nekā neizmantot neko un ir visnotaļ piemēroti, ja ir ļoti maz personāla atlases projektu. Tomēr arī to nevarētu saukt par specializētu darba rīku šai nozarei. Un attiecīgi mēs redzam, ka tikai nedaudz vairāk kā 20% speciālistu izmanto speciāli radītus rīkus ar pilnīgāku vai mazāk pilnīgu funkcionalitāti šī procesa veikšanai. Secinājumi. Ko mēs no tā esam iemācījušies? No tā esam iemācījušies to, ka Latvijā, kā jau es tikko teicu, šīs tehnoloģijas tiek izmantotas pārāk vāji, un mēs redzam, ka ir milzīgi liels potenciāls cilvēkiem par tām sākt runāt un apsvērt to izmantošanu ikdienas dzīvē. Jo, ja mūsu Skandināvijas kolēģi šobrīd domā par to, līdzīgi kā grāmatveži, viņi domā, kuru programmu izvēlēties, vai es gribu tur zaļu, vai es gribu zilu, vai es gribu tur tādu lietojamu, vai ar šitādu nosaukumu, tad mums Latvijā šobrīd vēl tas solis, kad mēs vispār runājam par to, vai personāla atlasē tehnoloģijas ir vajadzīgas. Un, protams, ka ir paredzams, ka tas mainīsies un drīzumā tās tomēr kļūst par tādu nenovēršamu ikdienu, un uz to mūs spiež tieši tas, ka arvien grūtāk ir
piesaistīt atbilstošus kandidātus. Šis spiediens uz atbilstošu kandidātu trūkumu un uz to, ka speciālistiem nāksies kļūt par māksliniekiem, kas pārdod savu organizāciju, kas domā par to, kādā veidā tad mēs būsim atšķirīgi vai būsim pievilcīgi to labo un foršo kandidātu acīs, mums novedīs, mums spiedīs samazināt laiku, ko mēs veltam citām aktivitātēm. Tas ir diezgan neiespēgami. Un tāpēc process kļūs radošāks uz tā rēķina, ka automatizētās lietas tiks uzticētas sistēmām. Un šis kandidātu trūkums liks mums lielā mērā arī pārvarēt to trešo secinājumu, to šī brīža realitāti par nepietiekamu komunikāciju, jo ir skaidrs, ka nav vērts ieguldīt radošā kompānijas prezentēšanā un vispār idejas pārdošanā, ka kādam ir jāpiesakās uz jūsu vakanci, ja mēs pēc tam neatbildam vai nenosūtam informāciju, un kandidāts ir vīlies šajā procesā. Un arī šī ir lieta, kas mainīsies līdz ar tehnoloģiju ienākšanu. Tas pagaidām arī viss par pētījumu rezultātiem. Es jums noteikti nosūtīšu viņus e-pastā, lai var izpētīt visus ciparus, kuriem es tur tik ļoti nepiekavējos un negribēju jūs garlaikot. Tālāk es nodošu vārdu un mikrofonu jūsu kolēģei, kas varēs pastāstīt vairāk par praktiskām lietām, kas, manuprāt, viens no uzņēmumiem, kas veic ideālu darbu personāla atlases procesā, jo vismaz man noteikti ļoti patīk braukt pēc bulciņām un kafijas, un vienmēr man atcerās piedāvāt maizīti, tātad Statoils. Paldies. Jautājums? Man ir viens jautājums. Vai ir kāda korelācija starp tiem uzņēmumiem, kuri izmanto tehnoloģijas un kuriem ir ļoti liels atlases skaits? Jā, protams. Jo lielāka atlase, jo lielāks atlases skaits, jo lielāka ir nepieciešamība pēc tehnoloģijām. Tas ir pilnīgi noteikti skaidrs, jo to arī var redzēt Ziemeļvalstīs, jo arī Latvijā lielākie izīkrūt izmantotāji, tādi kā Statoil, Rimi, Svetbanka, DNB Nord, ir tās iestādes, kas ir arī meitas uzņēmumi, tā kā milzīgas iestādes un izmanto tomēr izīkrūt kā mātes kompānijas rīku.